brīnišķīgi iztulkoja, ka viņi varētu saukties, mēs bijām šeit, we were here. Un jaunais ukraiņu dzejnieks ir karojis fronts pirmajās līnijās brīvprātīgi pie Rivas, un viņš ir kūs ļoti smags ievainojums, savainojis roku, tā kā kaula struktūra, nervus, bijuši operācijas, tagad ir atkopšanās. Un tas, kas man visvairāk uzrunāja par to, kad, kā viņš raksta, tad tās es palasīju mazliet tādas rakstiņas par to, ko viņš par sevi ir sniedz, kāds intervijas, ko viņš ir stāstījis. Un tas, kas man ļoti uzrunāja par to, kad viņš teica, tā atkal tāds patvaļīgs tulkojums par to, kad dzejā nekad nevajag fokusēties un tā kā aprakstīt tos notikumus, bet tieši uz cilvēkiem, kas ir aiz tām cilvēku nāvēm un dzīvēm, un strādājot ar tik traģiski smagām tēmām, ir nevis uzskaitīt tās traģēdijas vai tās ciešanas, kas ir aiz tām, bet kaut kādā veidā to gaismu parādīt, kas ir pretstatā tām kara šausmām. Un līdz ar to es šo jau tā kā lasīju pēc tam par viņu, un tad tas dzejolīts, jo tā kā es ukraiņu valodu citu izdoju, tad man tika tāds ļoti vienkārši, tāds salīdzinoši viegls. Un sanāca apmēram tā. Puķu pārdevēja, krizantēmas vai neļķis. Tās visilgāk stāvēs. Jā, arī rozes varētu. Šīs ir ļoti skaistas. Jūs paskatieties, es tikmēr sameklēšu lentīti. Cik ņemsiet? 8, 10? Un es vēl teicu, kad es uzreiz sapratu, ka tas ir stāsts par to, kad tiešām tai pretstatā tām skaistajiem ziediem ir tas, ka tas ir domāts uz kapiņu, vai ne? Un tad es arī pateicu, ka tieši šodien ir 5 gadu jubileja, kā man mamma nomirusi. Un tad tāds. Bet man ļoti patika, tās manas emocijas ir par to, ka man patika, kā var it kā tik vienkārši, bet vienlaikus pateikt tik traģiskas lietas. Kaut kā tā. Paldies, Signe. Droņa dzejoli bija vēl vairākiem. Kam vēl bija kaut kas no Artura Droņa jums bija? Jūs gribētu pastāstīt, kā jūs ieraudzījāt dzejnieku, teiksim? Es teiksim, neko nevarbūt kolēģi sameklē arī. Varskot, es tā vienā teikumā varu teikt ļoti, kā no vienas puses tos abus tekstus pārtulkojot, tā var teikt, jā, kā, teksts kā teksts, bet tad, kad tu uzzini tomēr to biogrāfisko, ka, jā, kā vienēga, Kristofs un Droņs, ka viņi vienē, ka viņi jāiz frontes pirmās līnijās, ka tā ir tomēr tāda viņa tiešā pieredze, tas, tomēr piešķir tā biogrāfiskā pieeja ir svarīga. Jā, tas, kaut vai pat tikai šo zinot, pat ne, jūs vairāk pastāstījāt, jā, bet, tikai šis fakts jau kaut kā, viņi nemaina, mēs neko neizlabojām. Jā, bet jūs lasāt citādi uzreiz, vai ne? Jā, lasāt citādi. Tāda, bet tas patiesība, bet tā ir vēlreiz var to pārliecināt. Jūs pārlasījāt pēc tam, kad jūs izlasījāt biogrāfiju, jūs pārlasījāt, nolēmāt neko nemainīt, ja bija sajūta, ka teksts ir gatavs, jā, bet uzreiz optika nomainījās, jā? Jums bija 2, jums vēl bija Krivcovs? Varbūt jūs uzreiz arī tad esat gatavi pastāstīt par to, kas ir? Viens poets Arturs Krivcovs, kā viņš piedzīvo 1990. gadā, un viņš pirms to jau rakstīja kaut kādus dzējuļus, un, protams, ka viņš piedalījās karā jau no 2014. Gadā, un pēc tam viņam bija pārtraukums 2019. gadā, bet kad karš atgriezās, eskalējās atpakaļ, tad viņš arī atgriežas frontē, un fronte nomira 2024. gadā.
Mirkli, dažus mēnešus pirms tam iznāca Maksima pirmais dzejoļu krājums. Dzejoļi no ambrazūras, iespējams tā tas ir jātolko, es neesmu droša. Boļnica man armijas leksika ir pašvaka. Un tas rudenī, es neatceros precīzi, kad iznāca, bet iepriekšējā gada rudenī viņš krita janvārī, ja mani atmiņa neviļ. Jā, un Maksims ārkārtīgi gaidīja recenzijas, nezinu kādēļ nesteidzās, un te es varu izstāstīt ārkārtīgi, runājot par uztveri, tīri par uztveri, nevis par dzēju. Gada beigās parādās visādi balvu pretendentu saraksti, ja, visur. Un es lasīju pretendentu sarakstu tur kaut kādai vienai no nozīmīgajām Ukrainas literārajām balvām. Un lielāko daļu vārdu es zinu, un te bija viens, ko es nezinu, Maksim Kravcovu. Un tad es automātiski iemetu Googlī vārdu, paskatos karavīrs, un tagad ir tas, par ko es kaunos līdz šai baltai dienai, un droši vien kaunēšos līdz mūža galam. Es nesāku lasīt viņa dzeju, es nolēmu karavīrs, tad jau nebūs kvalitatīvi. Pēc dažiem mēnešiem viņu nogalināja, un izrādījās, ka viņš ir viens no šī laika ģeniālākajiem dzejniekiem patiesībā. Tā grāmata ir fantastiska no viena gala līdz otram. Un ne tikai komplektā ar viņa personību, bet arī dzejoļi paši par sevi. Viņu latviski ir mazliet atzejojis Jānis Elsbergs, es pati esmu mazliet atzejojis. Māris Salējs ir atzejojis. Runa ir par... Ukrainā šobrīd šis te fenomens jau veterānu vai karavīru, ieskaitot sievietes literatūra, diemžēl, vai vienkārši ir tā, ka viņš pastāv, viņš eksistē. Un viņš cīnās par uzmanību, jo viena daļa no šiem dzejniekiem, karavīriem vai veterāniem pirms tam nav bijuši uzmanības saulītē, uzmanības gaismā. Ja? Man morāli šī te epizode no manas biogrāfijas, ja es atvainojos, ka es uz viņu fokusējos, pilnīgi pārgrozīja smadzenes. Kopš tā laika es lasu katru karavīra, karojušu cilvēku dzejoli, katru viņu tekstu, kas man gadās, lai vēlreiz nenonāktu šajā drausmīgajā situācijā, ka es par dzejnieku uzzinu tad, kad viņš ir nogalināts. Jo tā ir kaut kāda tik absolūti, es nezinu, piedauzīga, perversa, drausmīga, graujoša situācija, ka es viņam vairs negribu atrasties. Vai jūs gribat nolasīt savu Maksimu Kravcovu vai Droņu kaut ko no tā, ko jūs... Mums ir, jā, es nolasīšu tad. Sēdies bruņumašīnā kā laivā, uzliec uz acīm taktiskās brilles monētu vietā un iepeldi apstādījumus tiksā. Vadītājs mehāniķis Hārons pārliecināti joņo uz nezināmo un drošticamo, lūdz dzinējs kā pirmais vārds. Šodien tavs dievs nes vieglas plāksnes, kamuflāžas bikses ar ceļsargiem, kaut arī tās vairāk vajadzīgas mums nekā dievam. Pielādē ložmetēja lentu, un kas to lai zina, vai viņam patiks tavas taktiskās brilles no krāmu tirgus. Un kas to lai zina, kur beidzas tiksa un kur tev aiznesīs traume. Galvenais sakārto brilles. Izrādījās, ka mēs tur esam pazaudējuši vēl 4 rindas. Es nezinu, kādā veidā es esmu jums noskaudusi dzejolim apmēram 4 rindas. Maija un Serhijs, jā, viņi rekonstruēja viņas pēc vārnīcas. Jā, tā bija mana vaina. Tā bija mana vaina, un pilnīgi noteikti mana vaina. Šim dzejolim ir norautas beigas jūsu versijā. Vai jūs nolasīsiet savējo ar visām beigām? Jā, maz atšķirās, bet tomēr ir atšķirības. Protams. Tu iesēdies bruņumašīnā, kā laivā, monētu vietā, uz acīm uzliec taktiskās brilles un aizpeldi tiksas laukos. Šoferis mehāniķis Hārons drosmīgi traucas pretī vēl nezināmajai patiesībai. Kliedz motors kā pirmais vārds. Šodien tavs dievs uzvilcis vieglās bruņas, kamuflāžas bikses ar ceļsargiem, lai gan tās vairāk vajadzīgas mums, nevis dievam. Pielādē ložmetēja lentu, un kas to lai zina, vai viņam patiks tavas taktiskās brilles no krāmu tirgus, un kas to lai zina, kur izsīkst stiksa, un
kur tevi aiznesīs straumi. Galvenais – sakārto brilles, stipri piepļauj ieroci krūtīm, elpo, jo kad vēl. Tas beigas bija svarīgas, kuras es jums pazaudēju. Vai jūs pievērsāt uzmanību taktiskajām brillēm? Šeit esot filologi, es tā dzirdēju. Okay. Mums Rīgā tulkošanas darbnīcā arī bija kāds teksts, ne šis, kurā bija taktiskās bikses. Un kolēģi, kas ir redaktori, mēs tur strādājam, visādus citus jautājumus tajā tekstā risinām, un vienā brīdī kolēģi saka, bet bikses nevar būt taktiskas. Un mēs visi sākam domāt, bikses tiešām nevar būt taktiskas. Pareizi, kas var būt taktisks? Brilles arī nevar būt taktiskas, Maija, kas var būt taktisks latviešu valodā? Cilvēks, rīcība. Rīcība, cilvēks. Kā lūdzu? Lūk, tas ir tas, kā mēs nonākam pie taktiskajām brillēm, caur taktiskajiem ieročiem, kas ir neapdomājot, nepārstrādājot, pārņemti no angļu valodas, ja, kur ir tactical weapons, protams. Un tāpat arī ir tās taktiskās brilles un taktiskās bikses un viss pārējais. Un tas ir vārds, kas ir ienācis militārajā leksikā un nav gājis caur Valsts valodas centru un Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisiju. Un mēs Rīgā, mēs par tām biksēm domājot, sapratām, ka viņš... Tas bija citā tekstā, bija tās bikses, taktiskās bikses. Ka tas ir visticamāk ienācis ap 14. gadu, ziniet, kādā veidā šis te viss taktiskās bikses, taktiskās brilles. Kad Ukrainas armija ir spiesta karot un viņiem nav faktiski, gandrīz nekā no visa vajadzīgā karavīriem, tad sākas voluntīru kustība, tad sāk pirkt no ārzemēm, meklējot pa visām iespējamām armijas noliktavām, armijas second-handiem, armijas krāmu tirgiem un tam līdzīgi. Un nevienam nav laika domāt par to, kā tu nopircis viņu kā tactical, es neatceros, kā pēkšņi aizmirsu vārdu, brilles angliski, paldies. Kā tu to pareizi pārtulkosi ukrainiski. Jo svarīgākais ir ātri to nogādāt frontē, nevis tulkot. Un latviešu valoda ar to vēl nav saskārusies. Mums vēl šī problēma nav bijusi jārisina. Tādēļ mēs varam pamanīt, ka taktiskas nevar būt brilles, jo mums vēl nav bijis vajadzības viņas pirkt kā tactical whatever, ja? Jūs ļoti skaisti atrisinājāt plāksnes, starp citu, paldies, visu cieņu. Tā, vēl kāds gribētu par savu autoru? Jūs? Nāciet. Vai tur, vai tur, lai nav ap stabu jārunā. Nāciet šeit. Šis dzējos, man liekas, ir pelnījis, lai viņi nolasītu ukrainiski. Viņš ir ļoti skaists. Nolasiet ukrainiski, jā. Нам потім перевинайти слова, що цей кілок у грудях безіменний, та поки я лишаюся жива, вичерпуй чорну силу просто з мене. Каміння міст, нічні тіла ракет, і лють сурмить у кості серед хаосу, і смак води, і світло ще таке, в якому притулявся і всміхався. І помста вже дозріла до сівби. Господь із дому виніс 2 валізи. Любити, бути, вистояти, вбити. Ми трохи поле, трохи ближній ліс. Оця земля, з якої все росте. Уперта кров, що з рани зірве пластир. І потече рікою через степ у море впасти. Ми пам'ять, але тут, де стоїмо, нічого не лишається позаду. Дивися, це любов. Я ще жива. Це час, де все насправді називається. Ось укриття в самому серці мови, яке ти займеш. Mūsu grupā tātad Vjačeslavs Pladilins. Jā. Un Inga Gaili, es lasītājs. Jā. Mums pēc tam nācies izgudrot no jauna vārdus. Bezvārda mietam, kas ietriekts manās krūtīs, un kamēr vēl palieku dzīva,
izsmelt šo melno spēku no manis. Akmens tilts, naktsnīko raķešu ķermeņi un niknums taurē kaulos hausa vidū. Un ūdens garšo, un gaisma vēl tāda, pie kuras pieglausties un smaidīt. Un atriebībai jau nobriest līdz sējai, Dievs iznes no mājām 2 koferus, mīlēt, būt, izturēt, nogalināt. Mēs mazliet kā lauks, mazliet tuvējies mešs, šīta zeme, no kuras viss aug. Spītīga asins norauj no brūces plāksteri un tecēs kā noraus no brūces plāksteri un tecēs kā upe pa stepi iekritīs jūrā. Mēs esam atmiņa. Šeit, kur mēs stāvam, nekas aiz muguras nepaliek. Lūk, mīlestība. Es vēl esmu dzīva. Šis ir laiks, kurā viss tiek nosaukts patiesībā. Šeit ir patvērums pašā valodas sirdī, kurā tu ienāksi. Jūs pastāstīsiet kāds no jums kaut ko par autori un par to, kā bija strādāt ar šo tekstu, kā jūs viņu sajūtāt, kā jūs viņu sadzirdējāt? Tīri par savu darbu, ja jūs gribētu kāds pastāstīt. Varbūt citi papildinās. Man personīgi likās svarīgs tas beigas. Šeit ir patvērums pašā valodas sirdī, kurā tu bija 2 varianti. Ieiesi vai ienāksi. Man tas likās tik ļoti plaši, ja ir vārds ienāks. Tas nozīmē, ka kāds tic, ka tur ir telpa un ka to var risināt. Un ka tas ieiesi, tad tu nezini, kur tu ieiesi. Bet ja ienāksi, tad te ir vieta, kur nāk. Man tas likās pašai ļoti svarīgi, kā mēs vēlētām. Un vēl jau arī iet ir virzienā uz kaut kurieni, nākt ir virzienā pie manis, pie runātāja, pie tā, kas to saka. Ja ienākt, tad tas nozīmē, ka tas, kas to saka, tur jau ir priekšā, viņš tevi sagaida. Jā, tā valodas patiesība, kas abstrakts. Jā, jēdziens, jā. Es nesaku. Inga. Viņa arī saka, sākumā jau viņa saka, ka mums būs tas jānosauc viss pie jauna, no jauna vārdos, un viņa arī kā rāda to telpu. Es vispār nezinu autoru, bet bišķiņu zinu, kā neko daudz par viņu nezinu, bet zinu, ka tāda ir, un esmu arī viņu mazliet lasījusi. Bet, jā, mēs strādājam ļoti sastrīgt. Tāpēc, ka šim dzējulim bija ļoti maz laika, protams. Šis ir ļoti piesātināts. Tas ir tā kā, mēs tur, jā. Bet varbūt visvairāk es tā kā emocionāli un vizuāli sajūtu to plāksteni norauto un kā tā asins plūst pa to stepi un, jā. Tas ir viens no Katerinas, tātad autori ir Katerina Kalītko, viena no visievērojamākajiem mūsdienu, teiksim, manas plus mīnus paaudzes ukraiņu dzejniekiem, atšķirībā no Maksima, no Artura, viņa jau ir labi zināma, viņa ir daudz izdarījusi un viņa ir darījusi lieliski. Šis ir viņas pēdējo gadu dzejos, es pat vairs neatceros vai no šī vai pagājušā, bet no jaunajiem. Katerina bija Rīgā, Inga, tu atceries, 22. gada, man liekas, pavasarī tieši tā, un tad viņa teica, ka viņa nespēja rakstīt. Viņa ilgi nav spējusi rakstīt, un man tas salikās galvā kopā ar to, ko Žadens apmēram tajā pašā laikā teica, ka viņš neraksta, ka viņam nav vārdu. Un ziniet, ka mums katram ir ļoti daudz privātu iemeslu būt ārkārtīgi dusmīgiem uz šo karu, ja? Uz Krieviju, uz karu, uz šo plānprātu, kurā mēs esam iemesti pret savu gribu dažādā mērā, protams. Bet viens no manu lielo dusmu iemesliem bija tas, ka Žadens un Katerina neraksta. Jo viņi ir cilvēki, kas ir dzimuši, lai būtu dzejnieki. Un tā ir galēji netaisnība. Kas, protams, nav sastatām ar netaisnību, ar nogalināšanas netaisnību, ja? Bet, teiksim, valodas vai
vai gara jomā, tā ir galējā netaisnība, par laimi. Katrina braukā apkārt ļoti daudz kā voluntieri, vezdam uz fronti to, kas karavīriem ir vajadzīgs, un raksta viņa telefonā, jo laika paņemt līdzi kompi vai blociņu vai vēl kaut ko, un ne laika, ne vietas tam nav. Tas mazais, kā lai saka, biogrāfiskais konteksts šim dzejolim. Paldies šī grupa. Jūs bijat lieliski. Vēl, es tiešām gribētu dzirdēt visus. Kas, nāciet lūdzu jūs, jā. Jums vienīgajai ir šis dzejnieks. Man liekas, ja es nejaucu. Es varētu Vjačeslavu palūdzam džezmu. Es varētu lasīt tā kā... Jūs būsiet lasītājs šeit. Jo es baidos kropļot valodu. Поснули домівки, жодне вікно не дивиться, кожні двері мовчать, ніби замкнені. Замість домів балакають дерева, та й серед них так мало вижили, так мало зелені, так мало. Тож і балачка їхня подібна до зимового дощу ніби, от-от замерзне ніби, досить подиху, щоб усе закінчити, ніби так мало слів, і кожне з них кволе. Вір, що існує життя, щоб туди повертатися. Вір, що за мертвими полями є хоч трохи домів, і хоч дрібка дерев, і хоч парочка слів, мовою, яку розумієш. Es mēģināju piesisties vienai grupai, tā kā tulkot. Tad es sapratu, ka es esmu laikam tik ļoti individuālists, ka es nevaru nevienam piesisties. Un tā kā es šogad esmu atgriezusies pie savas dzimtās valodas, es sāku rakstīt savā dzimtajā valodā, un mana dzimtā valoda ir latgaliešu. Tad es īsti sapratu, ka man nav kam piesisties, un es tā kā atsitos atsevišķi. Lūk, un tad ir, tas ir ļoti jēls teksts, kurš tā kā nav, protams, nenostrādāts neko, bet viņš būs latgaliski, un es mēģināšu jums arī kā savu dzimto valodu parādīt. Mojiņas pamuruši, lūgu acis ir cīt, ik vienas durvis klusē, kā aizslāgtas. Moju vītā pļopoja kūķa, bet arī starp viņiem tik mūs izdzevošu. Mūs zaļumi, tik mūs. Jūs saruna atgodināja zīmes leitu, kurš tivlēt sastimats. Pītiek elpas, lai visu it kā pabeigtu, tik mūs vordu, ja katrs no jiem ir pavisam vorgs. Nūtic, ka ir tāda dzīve, kurā varētu atsagrīst. Nūtic, ka aiz mirušim laukiem ir kaut drusku sātu, kaut drusku kūku, ir kaut daži vordi, valoda, kuru saprot. Jā, un dzējnieks, kā viņam pareizi vārdu zināt, man atkal bail. Vaseks. Duhnovski, jā. Man tagad vispār bail izrunāt visus vārdus un tā. Un, tā kā man līdz tam es esmu cilvēks, kurš ir dzīvojis paralēli ar visādiem ukraiņu šoviem un visas modeļi un kas tur vēl. Un man visu laiku likās, ka es baigi saprotu ukraiņu valodu. Līdz mirklim, kamēr es ieraudzīju šo dzējoli. Sapratu, ka es saprotu 3 vārdus laikam, un tāpēc man tagad ir drusku nērti, un tad, kad vajadzēja vēl atrast informāciju par to autoru, es vispār sāku saprast, ka es nesaprotu neko. Bet, no tā, ko sapratu es, ka tas ir, Vaseks ir ļoti stilīgs puisis bijis 21. gadā, viņš bija bibliotekārs, kurš ir rakstījis gan prozu, gan dzeju, un viņš bija ļoti stilīgs un ļoti foršs, un kaut kā, bet es vien atradu tikai to, tāds rakstu, es kaut kā sāku šausmīgi strukties. Bet šobrīd viņš ir frontē, es pareizi saprotu. Viņš ir frontē, un īsti par frontes gaitām es neko nesapratu, jo sāku ļoti uztraukties par to, ka es tur neko nesaprotu. Un man īstenībā reāli palika kauns par to, ka es ilgus gadus uzskatīju, ka es baigi saprotu, ko gan tie ukraiņi tur runā. Bet tagad man sāk likties, ka tas bija tas, es aizmirsu, kā to smaki tur sauc, tas samistrojums, kurš tā kā... Suržiks. Jā, ka visdrīzāk, ka es sapratu to variantu, nevis ukraiņu valodu.
Nu, un jā, bet varbūt es tam pievērsīšos. Jā. Es gribētu šeit komentāru, lai jums nav tik kriebīgi ap dūšu. Es jums teicu, bet es izstāstīšu vēlreiz visiem. Ja? Doma, ka ukraiņu valodu ir ļoti viegli saprast, tādēļ, ka viņa ir tik līdzīga krievu valodai, mums iemeloja ausīs Krievijas impēriju un pēc tam Sovietu valsts apzināti, sistemātiski un ar nolūku. Kāds ir nolūks, mēs varam izdomāt kopā, ja ir vēlēšanās. Es varu izstāstīt par pāris metodēm, kādām tas tika darīts, jo tas tika darīts ļoti, ļoti sistemātiski. Sākot no vārdnīcu rediģēšanas, jeb svītrot ārā, iznīcināt visus vārdus, kas neatgādina krievu valodas vārdus. Vai marķēt viņus kā, ziniet, kāds ir, kā lai to nosauc, leksikogrāfu, kāds ir tas vārds? Ostrakisms, teiksim tā, leksikogrāfiskais genocīds. Marķēt vārdus kā nepareizus, arhaismus, polonismus, apvidvārds, novecojis, ja? Visiem vārdiem, kas nav līdzīgi krievu vārdiem, ir apmēram šāda piezīme, lai tas, kurš strādā šo vārnīcu, saprast, ka viņus nevajag lietot. Tieši tāpat strādā redaktori, izsvītrojot no tekstiem vārdus, kas neatgādina krievu vārdus, izsvītrojot gramatiskās formas, kas nesakrīt ar krievu valodas gramatiskajām formām, izsvītrojot no alfabēta burtu, kas nav tāds kā krievu valodā. Respektīvi, tā ir sistēma, kā jums un mums visiem patiesībā līdz kaut kādam brīdim šis priekšstats ir radīts. Nu, un kā jums šķiet ar kādu mērķi? Bravo, protams, tā nav atsevišķa tauta. Man nav prātā tas piemērs, bet Oksana Zabuško, viņai ir raksts valoda un vāries, iespējams, viņa kaut kā tulkošu, kur viņa salīdzina, piedodiet par idiotisko, tas ir viņas piemērs, viena Leņina teksta izdevumus, sākot no 30. līdz 70. gadiem, salīdzina redakcijas. Kā tur arvien specifisku ukrainisko vārdu katrā jaunā redakcijā ir arvien mazāk, līdz beidzot tu viņu faktiski vari no lapas lasīt krieviski, jo tie visi vārdi faktiski jau ir krievu vārdi. Es ceru, ka jūs tagad jūtaties drusciņi labāk. Bet, jā, paldies par Vasaka tekstu. Lūk, Vasaks kā reizi ir viens no vismazāk zināmajiem dzejniekiem starp visiem tiem, ko es jums devu. Un tas bija viens no iemesliem, kādēļ es viņu devu. Jā, tādēļ, ka viņš ir frontē, tādēļ, ka viņš ir karavīrs. Lai jūs redzētu, cik fantastisku patiesībā dzeju, ja, raksta cilvēki, par kuriem mēs pat nevaram gandrīz neko uzzināt. Viņam vēl nav grāmatas nemaz. Lūk, paldies. Vjačeslav, neiet prom, jūs tur vēl būsiet vajadzīgs. Nākamie, kas nāktu nākamie, lūdzu? Es ir gatavs. Kurš ir drosmīgs? Eva un Zaiga. Nē, es labi izklausīšu. Jā? Tu lasīsi? Abas? Es lasīju. Jūs gribētu arī, lai Vjačeslavs nolasa ukrainiski? Jā, jo jums arī ir dzejos, kam skaņa ir ļoti svarīga. Арі Катерина Калипкова. Це, бачиш, серце, в ньому вирва, на місці втіхи та печалі. Ти сорочки із кропиви плетеш ночами, і тіні лицарок, сестер нічному рухаються люстрі. Той, хто потягнеться тепер тобі назустріч, навіки буде всіх рідніш. Перехрести його у спину. Візьми цей трем, візьми цей вірш за кровоспинне, клади йому на шкіру так, як прикладають подорожник. Він буде чоловік і птах, так досі можна. Як тонко витікає час з одухотвореної глини. Скажи, як звали нас, і де були ми? А цвіт осиплеться з вишень, заповнить вирви та безодні, і має значення лише, де ти сьогодні.
Ārkārtīgi skaists dzejos, vai ne? Vjačeslav, Jā. šausmīgi skaists dzejos, pareizi? Ļoti skaists. Ļoti skaists. Samulsināju, nelietīgi. Okay. Jā, šausmīgi skaists un es teiktu, bija ļoti grūti tulkot. Ļoti. Bet es centos un Zaiga man palīdzēs lasīt latgaliski. Mēs varam divatā lasīt latgaliski? Protams, jebkādi. Šādi tādi vārdi atšķiras. Ēva viņu iztulkoja, iedeva man izlasīt, un man latviski viņš neskanēja. Es nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka es pati rakstu latgaliski, un tā ir man iekšējā valoda, bet kaut kā likās ļoti tuvs. Lasīsim, ja sanāks. Tei redzi ir sirds, prīka ir vādu vītā, tu plaisa rūtoj. Aud notruk rekleņus caurum naktim. Bruņinīšu oseņu naksniegajos ānos treic lustras. Tis pretim nocējs, kas paims tevi, iz mūžim paims, vis tuvok tev būs. Ormeļ Kristu, Dīva Tāva, Dīva Dāla, i Svāto Gora vordā, aiz muguras. Paņem tos treisas, paņem tos rindas, sadzirdēji odu ar ceļtekas loku, apturi ašņi. Jis būs kai cilvēks, kai putnas, kas jam ļauts. Cik līgai plūst laiks dzēvos molūs. Soki, jēl soki, kai mūsu sauc, kur bejom mēs. Porzīdēs kirši, nūvirstīm zīdi, sakris slaisos, aizpildēs gaisu, nav jāgas šudiņ nikam, vien tam, kur šudiņ asam. Mums tas smaids tīri tehnikas dēļ nejautā saturu, jo tā bija tikai otrā reize, kad mēs nolasījām, mēs nepaspējām latgaliski uzrakstīt. Es nesaprotu joprojām abas rokrakstu. Un par autori, diemžēl, mēs neko daudz arī nepaguvām izlasīt, jo palaidām garām. Nekas. Ko jūs saklausījāt šajā tekstā, ja jūs gribat par to runāt? Par ko viņš ir? Jums viņš ir? Par kaut kādu zaudējumu, par mīlestību, par izdziedināšanos. Man viņš vispār likās ļoti tuvs tādai latgaliskajai mentalitātei, jo tas pārmet krustu dīvam, tāva, dīva dāla, dīva svētā. Es esmu ar to visu augusi, ar to ticības faktoru, un tas likās tā ļoti tā saprotami. Tikai Zaiga, tas dīva dāla, dīva tāva, to es pieliku pati klāt. Jā? Man tā gribējās. Es prasīju Mārai, cik daudz pa labi pa kreisi var iet, bet ritmam un tai noskaņai man vajadzēja to pielikt. Tīkst, jā. Un vēl likās, ka tas ar to ceļtekas lapu, ka likās, ka mēs vienmēr bērnībā varējām ar to visu apturēt visu. Un tā bija tāda kā aptieciņa vietējā, bet tagad tas tā nestrādā. Jums ļoti skaisti jūs to vietu par to dzīvo mālu, jūs esat lieliski atrisinājušas, manuprāt. Ja ir vēlēšanās, es domāju, ka ir vērts vēl strādāt pie šī teksta un dabūt viņu līdz kaut kādai, līdz kaut kam. Jo man tulkot bija, kā bija grūti, jo tīri to ekvivalentu atrast un nodot to sajūtu, bet lasīt un saprast, es tikai dažus vārdus nezināju, jo man savukārt palīdz poļu valoda. Vai ne? Es zinu. Jā. Un manā uztverē ukraiņu ir poļu un krievu, un vairāk poļu es tur redzu. No leksikoloģijas viedokļa vistuvākā ukraiņu valodai skaitās baltkrievu valoda, un nākamā ir poļu, vai aiznākamā, es vairs neatceros, man liekas nākamā. Tieši tā. Un krievu valoda ir, man liekas, ceturtā, teiksim, ja sastata vārnīcas, ja? Bet Eva man iedeva mazliet palasīt dzeju tikko šīs pašas autoras. Jā. Un
tur bija rakstīts mazliet par karu un par fronti, un tāpēc arī ļoti sasaucās ar to, ko es rakstu. Tā es droši vien palasīšu. Nu redz, cik labi. Paldies, dāmas. Bet jā, latgaliešu atzējojumi ļoti organiski. Vai ne? Nolasījās. Vai ne? Skatīties par to, ka kādu lielāku kopu latgaliski. Nu, Kā ļoti organiski. Ligija Purinaša taisās nākt pie mums darbnīcā. Ļoti labi. Jo viņa pie mums arī uz tekstlavu kaut Jā. pašā sākumā, kad viņa tikko sāka, pašā sākumā, viņa pie mums, kad tikko viņa vispār saprata, ka viņā ir. Un man šķiet, ka latgaliešu valodā tie atzīju, latvieši man likās, es vairāk sajūtu to konstrukciju. Nu, protams, nav izsēdēt un tā, bet šie abi latgalieši varbūt tur atkal sakrita tas teksts labi, nezinu, tā valoda piemērota, tā teksta atzījušana. Bet šie divi piemēri. Brīnišķīgi, vai ne? Jā. Dāmas, lūk, ja ir vēlēšanās, mēs varam parunāt par to, kā mēs strādājam Ukraiņu literatūras tulkošanas darbnīcā. Mums ir cilvēks, kas tulko latgaliski prozu, un Ligija teica, ka viņa grib nākt un atzījot. Varbūt mēs varam taisīt jau frakciju. Nu, tad par to atsevišķi, ja? Kas vēl gribētu, kas vēl nav neko dabūjis palasīt? Tur viss tas gals. Viss tas gals. Nu, ja galīgi negribas, es tagad lēni pajautāšu. Jūs ar savu ļoti skaisto, jūs abas, kas izdomājāt, ka es ir jāieraksta iekšā, nāciet. Я ļoti gribu palasīt. Jā, mēs ar savu ļoti skaisto Maksima Krapcova dzejoli tik bijām ļoti sapriecājušās, ka beigās, kad sākām pētīt par pašu dzejnieku, bija uzreiz, tas pirmais bija, ka viņa vairs nav. Un viņš aizgāja bojā kopā ar savu rudo kaķi. Te būtu interesanti tas priekšstāsts, jo varbūt mēs tā neatradām tu informāciju, kā tas tā ir gadījies. Un tad vēl vienreiz domāju par šo dzejoli, likās, bet varbūt tas ir par to viņa kaķi raksta. Nē, viņam bija arī draudzene. Jo mēs tā apkopāt tomēr samaskāt. Viņš rakstīja saviem kaķiem, un es domāju arī. Jā, tā kā mēs ir fotogrāfijas. Jā, tas kaķis pilnīgi salauž sirdi. Nē, tas reāli, absolūti, vai ne? Viņš bija kara vīrs. Ти більше, ніж дотик чи слово, ти руки, ти риба, ти мова. Ти кошеня, що гаса по газону, ти більше, ніж сон та безсоння. Ти річка, ти ліс, заповідна зона. Ти більше, ніж дощ, ніж вітер. Ти книги, ти хліб, ти літо. Ти більше, ніж ти, ніж уява. Ти квітка, ти тортик, ти кава. Ти більше, ніж усе це. Ти вушка, ти губи, ти серце. Beidziet raudināt. Vai ne? Neiespējami. tu esi vairāk kā pieskāriens un vārds. Tu esi rokas, tu esi zivs, tu esi valoda, tu esi kaķēns, kurš spēlējas zālē. Tu esi vairāk kā miegs un bezmiegs. Tu esi upe, tu esi mežs, tu esi neskarts. Tu esi vairāk kā lietus, kā vējš. Tu esi grāmata, tu esi maize. Tu esi vasara, tu esi vairāk kā tu, kā iztēle. Tu esi zieds, tu esi tortīte, tu esi kafija, tu vairāk nekā. Nekā visi kopā. Tu esi ausis, tu esi lūpas, tu esi sirds. Raudāsim visi tagad, ja? Drusciņi. Un noteikti, ja slīpētu, tur būtu ar tiem kā un nekā. Jā. Es teicu, Tortītie, kad bija ausis, tad tur varbūt rausis tās. tas varbūt, jā. Bet Lilī teica, ka to tortīti vai kāds tāds. Nu, tā tortīte tur ir burvīga vienkārši, vai ne? Absolūti neiebildu ordināli. Tur vēl tās, ka tās vēl ir arī austiņas. Tās pat nav ausis, tās ir austiņas. Jā, lūk, tā kā mēs uz to
pirmatnējo, ja, pagānisko saistību, Jā. tāpēc tie deminutīvi vēl jau vairāk uzrunā. Tāds mūsējies kaut kas. Brīnišķīgi. Paldies jums, mīļās. Tas lasījums, tas bija vispār. Burvīgi. Paldies. Jā. Nu, vai vēl kāds? Ja vairs nekāds, tad... Mēs gribam ziediet un studenti. Kāpēc viņi jāspiež? Viņas nāks tūlīt. Viņas ir visdrosmīgākās. Nu, re. Lēdijas. Angļu filoloģi lēdijas. Tās ir dāmas, bet ne lēdijas. Nu, labi, mēs sāksim tad ar autori, kas ir Ija Kiva. Viņa ir ukraiņu dzejniece, tulkotāja un žurnaliste. Viņa dzīvusi Doņetska, bet 2014. gadā pārbrauca Kijevā. Viņa rakstīja no sākuma 2 valodas, krievu un ukraiņu, bet sakoties karam, respektīvi pārstāja rakstīt krievu valodā. Un dzēja, tulkojumi un recenzijas publicētas gan vietējā, gan ārzemju periodikā. Tas likam arī viss. Ива Кива, поетеса, українська поетеса, перекладачка та журналістка, член українського ПЕН. Народилася вона в Донецьку, закінчила Донецький національний університет, але в 2014 році через війну в Україні вона переїхала до Києва. Довгий час вона писала українською та російською мовою, і після початку війни вона лише пише українською мовою. Перекладає, також є рецензовані, друковані її вірші у вітчизняних та закордонних періодичних виданнях. Такі видання, як «Подальше от рая» 2017 рік, «Перша сторінка зими» 2019 рік. Її вірші перекладалися українською, польською, литовською, французькою, українською, чеською, румунською, словацькою та hindi. І сьогодні ми І латиською вже є переклади. Так, і ми теж перекладемо латиською мовою. Добре. Ія Кива. Місто дитинства – батьківська рукавичка. На його відбитках у пам'яті майорять всі 5 пальців. Пересуваєш себе шахівницею перехресть від молока мовчання до чорного хліба самотності. І крізь дірки в зубах бачиш, що немає в тебе другої руки. Де ж люстерко твоє, щоб вийняти з ока лушпиння часу? Bērnības pilsēta, tēva cimds. Tās atmiņas nospiedumā spēlē visi 5 pirksti. Pārvietojas šaha galdiņa krustojumos, no piena klusēšanas līdz rupmaizes vientulībai. Un cauri caurumiem zobos redzi, ka nav tev otrās rokas, kur ir tavs spogulis, lai izvilktu no acs laika čaumās. Paldies. Paldies. Nu, vēl tas stūris. Kāds ātri pabeidz. Es varu pateikt. Jā, ne. Mēs strādājām pārī, un mēs tā bišķi tā hops sapriecājāmies, jo to dzejoli, kas bija mums jātulko, jau nolasīja. Un arī tas bija Maksima Kravcova. Arī, bet viņš var iet priekšā. Kravcova dzejolis par to esi vairāk nekā, jā. Jā. Patiesībā es lasīju kolēģiem, es lasu, praktiski tas pats. Tā kā, jā, un interesanti bija uzrunāt tiešām tas, ka karš, karēvis, kaķis, un, sekas, protams, un dzeja vienkārši esmu cilvēks, kuram dzeja īsti nesaista, bet šo es tulkoju, un jums arī teicu, man ļoti patīk. Tā kā,
spriežot pēc visa, Maksims ir bijis fantastisks cilvēks. Jūs teicāt, ka viņš demobilizējās 19. gadā. Ko viņš darīja demobilizējies? Viņš strādāja ar bērniem. Viņš vadīja bērnu nometnes, mācīja bērnus. Visādas ar bērniem pusauģiem saistītas lietas viņš darīja. Domājieties. Un pēc tam 22. Uzreiz aizgāja atkal karot. Viņš arī fotografēja, ir vairākās pilsētās bijušas viņa fotografiju izstādes. Ja jūs spēt, iztēlojieties, uztaisiet tādu galvā kolāžu no īpašībām, kuras ir absolūti nepiemērotas karam, tā, ka vispār nav piemērotas. Un viņš bija tāds cilvēks. Lai kuram, bet viņam tur nebūtu bijis jābūt, bet viņš aizgāja brīvprātīgi. Un vis tālākais gals. Nāksiet? Ja negribat, nenāciet, nav jānāk obligāti. Mums ir dzīvolis Viktorijas. Es ļoti īsti pateikšu, ka mums ir par to stāsts par atgriešanos. Stāsts par to, ko cilvēks paņem līdzi, kad viņš dodas spēļu gaitās. Viens paņem aprikos skaliņu, cits paņem krellītes, un viens nepaņem neko. Un tas ir tas, kurš nepaņem līdzi neko, viņš izstāsta mums šo stāstu. Nē, man to tieslība, mēs tiešām nepaguvām vēl. Jā, un autore gāja 37 gadu vecumā gājas bojā. Nogalināta, sauksim lietas īstajos vārdos, nogalināta. Tā raķete, kuru kāds mērķiecīgi notēmēja uz to picas ēstuvi, kurā viņa bija. Ne jau, netīšām. Drīkst nenākt, Maija drīkst nenākt. Drīkst arī... Drīkst negribēt. Vai jūs gribat kaut ko pateikt par autoriem, kas jums trāpījās? Jā. Mums viens bija autors minēts. Jā, Artūr Droni, bet cilvēki jau pastāstīja par viņu, ka viņš ir diezgan ļoti jauns. Jā, viņš bija arī frontē. Arī par viņu ir grāmatā. Tutbulimī, jā, tā arī saucas. Tutbulimī, viņa grāmatā, ziniet, kādas ir ilustrācijas? Neziniet, protams, tas stulbs jautājums. Tur ir bērnu zīmējumi. Bērni sūta karavīriem uz fronti zīmējumus, lai viņus uzmundrinātu un iepriecinātu. Un tie zīmējumi ir Droņa grāmatas ilustrācijas arī ar fragmentiem no bērnu vēstulēm. Jā. Bērnu vēstulēm uz fronti? Uz fronti, jā. Tur... Ne tikai, viņi raksta arī nepazīstamiem karavīriem. Visa grāmata ir tāda, ka tu lasi viņu aizturēt vēlpu burtiski. Un otrs, bija vēl kaut kur, jums vēl bija Valērija teksts. Ja ne tekstu lasīt, tad varbūt pastāstīt par to, kas autors, kurš šodien vēl nav pieminēts, atšķirībā no tiem, kas jau ir pieminēti vairākas reizes. Jūs drīkstat nelasīt, bet pastāstīt par autoru gan vajadzēs. Es neuzzināju par viņu neko. Neuzinājāt par viņu neko. Okay. Un jūs par Valēriju jūs uzzinājāt kaut ko tajā galā? Nepaspējāt. Tas ir vēl viens dzejnieks, rakstnieks un gleznotājs, kas ir frontē šobrīd, Valērijas Puziks. Labi. Vai es sauku šo visu šo kopīgo darbu ar apgalvojumu, ka lasīt ukraiņu autors ir labākais, ko šobrīd var darīt. Vai pēc šīs stundas jums ir kāds minējums par to, kāpēc es tā paziņoju? Kā jums šķiet, kāpēc es tā teicu? Nav? Kā lūdzu? Tādā veidā paužam atbalstu. Ļoti labi, lieliski. Vēl? Piemēram, es priekš sevis zinu 4 iemeslus. Mēs tā kā nevis saucu ziņu, bet mēs tā kā dzīvu sajūtu. Jā, vai ne? Nevis kaut kādu second hand, bet reālu, tas, ko es teicu, nonākt aci pret aci, ja? Maksimāli tuvu, tieši tā. Mēs sajūtam, tā ir iespēja mums saprast, sajust, un tādā veidā mūsu atbalsts
no abstrakta un nenoteikta, ja viņš kaut kādā veidā viņš kļūst konkrētāks, kaut kāds apzinātāks, varētu teikt, ļoti jocīgs ar emocijām, ja, jo mēs sajūtam ar emocijām, bet šīs emocijas ir kā solis uz reālu atbalstu, uz kaut kādu saprātīgu rīcību, teiksim, ja. Tas ir vēl viens. Empātiju kopjam, ja? Jā, empātiju kopjam. Tas jau nav tikai par sevi, bet tas ir par kaut kādu to kopīgo izjūtu, vai ne, jo Ketijai Karutai bija tas, arī viena no traumas pētniecēm, viņa to uzsvēra, ka, tā domā, aizslīdē atnāks, ka vispār, lai lasītu šos tekstus, ja, kas ir kā ko mēs varam, kā traumas tekstus, ja, dēvēt, mums ir jāizkop īpašs lasīšanas veids, kāds viņš nav bijis, un kas tieši sakņojas empātijā vairāk. Es šeit pasperšu vēl vienu soli tālāk no empātijas kopšanas. Empātija ir tāds augs, kurš viegli vīst, teiksim tā. Kā visas emocijas, ja, arī empātija ir gaistoša. Un lūk, nepalikt tikai pie empātijas. Domāt, kas ir tas, ko mēs varam darīt ar šo empātiju. Jo darot, tas augs nevīst patiesībā. Praktiski, jebkādā veidā atbalstot, strādājot un darot, šī empātija tiek uzturēta un neaizmirstas līdz citu emociju, teiksim, plūsmā. Ja? Ok, tas ir lieliski. Vai ir vēl kāda ideja, kāpēc mans kredo visdziļākajā nopietnībā ir tāds, ka šis ir laiks, kad ir jālasa ukraiņu rakstnieki? Citādi es to teikšu pareizo atbildi, un tas būs nepatīkami. Droši vien tas, ka viņi spēja rakstīt, viņi spēja formulēt patiesību. Jo es tagad jau atsaucos uz dzeju, ko mēs tulkojām, jo atmiņas nav, es esmu. Un tas tādu realitātes sajūtu. Varbūt Jā. visā ievieš. Jā. Dzīves uztverē. Jā. Jā, šo es nebiju, kā teikt, šī manā sarakstā nebija, bet paldies par šo, es pievienošu viņu savam sarakstam. Es izstāstīšu tagad savu sarakstu, viņš nav garš patiesībā. Tā, tuinās, lai nesaputrotos, man ir pierakstīts mans saraksts. Bet es domāju, ka iespējams, ka tā ir arī kaut kāda baiļu terapija. Jā. Mums pašiem. Jā. Jo mēs baidāmies no kaut kā nezinām, lasot viņus, mēs kaut kā izējam tam visam cauri. Mēs ļoti zinām un baidāmies. Jā, bet mēs... Jā, bet tādām mūsdienu, tādā pasaulē, kur šķiet vienkārši... Mēs baidāmies no tādas pašas situācijas. Jā, un tad varbūt lasot, mēs kaut kā sevi... Vēl vairāk satuvināmies. Mēs satuvināmies. Es tūlīt pateikšu, kāpēc ir ļoti svarīgi. Ziniet, kāpēc? Ukraiņiem ģenētiskajā atmiņā ir fakts, ka Krieviju ir iespējams uzvarēt. Viņi ir uzvarējuši. Nereizi vien viņi ir cīnījušies un uzvarējuši nevienā kaujā. Mums šīs ģenētiskās atmiņas nav. Mums nav no kā smelties šo pārliecību, teiksim, sevī meklējot. Lūk, viņus lasot, mēs varam noticēt, mēs varam ieraudzīt, ka nav neuzvaramās Krievijas. Man liekas, ka tas šobrīd ir supersvarīgi. Jo, atcerieties, kāda mums visiem bija pirmā reakcija 22. gada februārī. Ja? Otra lieta, kas ir ļoti cieši saistīta ar to, ko jūs sakāt, ja? Saprast, no kurienes viņiem ir šis spēks un šī apņēmība cīnīties, kas to dod. Vai mēs tur kaut ko varam aizgūt un mācīties no tā. Bet, lai aizgūtu un mācītos, vispirms ir jāsaprot, kas tas tāds ir, jāsajūt. Ja? Tieši tā. Ļoti labi. Man ir vēl viens, teiksim, manā sarakstā ir vēl viens iemesls, kas varbūt izklausīsies drusku panciski, bet kaut kā no panka ir jābūt, man liekas, ja ne katrā, tad diezgan daudzos, lai labotu vēsturisko netaisnību. Tas, ko mēs ar jums runājām, ja, par valodas spīdzināšanu, valodas mocīšanu un melošanu par valodu, tas pats attiecās uz visām kultūras sfērām. Mēs pamodāmies 22. gadā ar ļoti švakām zināšanām par Ukrainu.
Kādēļ? Nevis tādēļ, ka mēs bijām slinki. Bijām arī slinki, es, piemēram, biju slinka. Es nebiju uzstājīga. Kad man izdevniecības teica, ka mums nevajag, es negāju viņiem virsū kā mūris un teicu, jums vajag, bet piekāpos. Ok, labi, varbūt nē. Ja? Bet principā tā tikai daļēji ir mūsu vaina, ka mēs par viņiem neko nezinājām. Tā ir impērijas politika, kas ir apzināti, sistemātiski veidota, lai kurš teica par identitāti? Jūs teicāt par identitāti, ja? Lai rādītu visai pasaulē, ka viņu nav. Tas, ko viņi šobrīd mēģina panākt ar raķetēm un visu pārējo, tas 300 gadus ir darīts kultūras jomā. Lūk, lai šo vēsturisko netaisnību labotu un parādītu civilizētu sekot vidējo pirkstu tiem, kas šos melus ir mēģinājuši un turpina mēģināt kultivēt, tostarp nogalinot tos rakstniekus, kurus mēs šeit lasījām. Mēs varam neļaut Krievijai to izdarīt. Ar to vien, ka mēs viņus zinām, lasām un neaizmirstam. Un mans 4. iemesls. Tā vienkārši ir ļoti laba literatūra. Jūs paši to redzējāt. Tie, ko jūs lasījāt, lielākoties nebija pat nekādi zvaigznes. Ja? Tie bija viena no diezgan daudziem, ļoti labi, bet viena no daudziem. Un iedomājieties, tā teritorija ir milzīga, kurā tā visa vēl ir daudz. Mēs darbnīcā, ja mēs laiku pa laikam sēžam visi bariņā, skatāmies uz tekstu un klusējam, jo vienkārši nav iespējams saprast, kā var būt pasaules literatūras vēsture, kurā šī teksta nav. Es pati pirms nedēļas skatījos uz Plužnika poēmu Galilejs, un tas ir kaut kas tik absolūti ģeniāls. Kā ir iespējams, ka tā nav? Nav. Neviens nav pamanījis. Dzejnieks ir nogalināts. Dzeja ir gadu desmitiem neizdota. Viena daļa ir... Jūs zināt par Vasiļu Stusu, ja? Esat dzirdējuši par dzejnieku Vasiļu Stusu. Viņa pēdējo krājumu Lēģerī konfiscēja Dvēseles putnu. Respektīvi, mēs pat nezinām, kas tur ir rakstīts. Iespējams, ka viņš kaut kur KGB mūros ir paslēpts tas krājums. Iespējams, viņš ir. Varbūt viņa nav. Mēs nezinām, viņš ir... Un šis ir tas melnais caurums, ja, kuru fiziski jūt, kad tu sāc par to interesēties. Un lūk, šī te, šeit sajiet kopā, ja tas, ko es teicu par netaisnību un par labo literatūru. Vienkārši ir pienākums to zināt. Jā. Ja ir jautājumi, mīļā Berķinevas darbnīca, šis ir tas brīdis, kad jūs varat uzdot publiskus jautājumus, pēc tam jūs tos varēsiet uzdot privāti atsevišķi jebkādā veidā, kā gribēsiet. Bet, ja ir publiski jautājumi, tad šis ir tas brīdis. Varbūt ne tikai jautājumi, vēl kaut kāda replika vai sajūtas, ieguvumi pēc šīs darbnīcas. Mēs esam strādājuši, diezgan intensīvi strādājuši krietni ilgu laiku. Bija vērts? Jā. Bija. Nu, vismaz. Prieks dzirdēt. Turpiniet. Lasiet. Pirmkārt, lasiet. Ja gribat turpināt strādāt ar to tekstu, kas jums trāpījās, mans mails ir visiem pieejams. Rakstiet. Strādāsim. Lasīsim. Eksperimentālo formu. Paldies, Māra, par pirmām kārtām par emocijām, par jauniem novērojumiem, par to, ko mēs šodien iemācījāmies un uzzinājām. Es ceru, ka bija vērts. Tiešām, jā. Var redzēt, tev no acīm viss ir nolasāts. Paldies. Labi. Vēlreiz paldies Ingai un Mārai. Paldies visiem, kas nolēma kopā pavadīt šo jauko sēdienu, piepildīto. Es domāju, ka mēs tā kā esam arī visiem kaut kādi procesi notiek galvā. Un noteikti šāda veida darbnīcas
lasījumus, sarunas mēs atkārtosim, bet vēl joprojām mēs varam pagūt, tā kā Rīgas grupa izbrauks 10:05. Jūs vēl varat pagūt aiziet ar virtuālās realitātes brillēm, pastrādāt. Tur arī ir interesantas lietas, jo tā dzēja, ko jūs lasāt uz monitora, puiši ir ievadījuši mākslīgajā intelektā Raina tekstu, un jūs paši papildināt ar šīm aplikācijām ar savu tekstu, un tad ir tāds mākslīgā intelekta radīts jūs un Raina kopteksts. Kaut kas tāds tur sanāk, tā kā mūsdienīgots Rainis vai es nezinu. Es vēl pagaidām nezinu, kā nosaukt visus šos virtuālos eksperimentus, bet acīm redzot, tam arī būs vieta kaut kādos narratīvos vēlāk. Bet jūs varat arī izmēģināt tās savas sajūtas, ko mēs izmantojam, gan veidojot valodas krājumu, dažādos, nezinu, kā to pateikt, pasākumos, gan arī veidojot radošās rakstniecības iemaņas. Un tad šeit mēs aicinām uz kliņģeriem, sāļu un saldo versiju, un vēl varbūt paelpot Berķenevais gaisu. Mēs piezvanījām Rīgas šoferim, kas vadīs uz Rīgu. Jā, tad izbraukšana. Bet nekas pagaid. Jā, tad izbraukšana uz Rīgu pēc 25 minūtēm. Un uz Daugavpili mazliet vēlāk, jo pirmos palaidīsim tos, kas brauc tālāk